Sveicināti laiks raidījumam Skats no Ventspils notikumi cilvēku viedokļi. Studijā Anna Gegere. Šodien Ventspilī notiek Latvijas pašvaldību izpilddirektora asociācijas sanāksme, kas pulcē pārstāvjus no 30 pašvaldībām. Šādas tikšanās notiek ik mēnesi dažādās Latvijas pilsētās, un Ventspils jau 3. reizi uzņem dalībniekus. Katra sanāksme ir veltīta kādai aktuālai tēmai, un šoreiz tika apspriesta gatavošanās gaidāmajiem 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, notikumam, kas pēdējo reizi norisinājās pirms veseliem 10 gadiem. Pēc tradīcijas svētki tiek rīkoti reizi 5 gados, taču pirms 5 gadiem tie tika atcelti pandēmijas dēļ. Šobrīd šim vērienīgajam pasākumam aktīvi gatavojās vairāk nekā 12,000 koristu, vairāk nekā 20,000 dejotāju, vairāk nekā 2,500 mūziķu un citi dalībnieki. Papildus organizatoriskiem jautājumiem sanāksmē tika apspriests arī skolēnu pārvadājumu jautājums. Šobrīd, es domāju, visās pašvaldībās tēma ir aktualizēta, arī konkrēti manā, kurā es strādāju, jo skolēnu pārvadājumi arī ikdienā ir diezgan lielos apjomos, un pašvaldības loma ir būtiska šajos pārvadājumos. Tā kā drošības tēma gan attiecībā par dziesmu svētkiem, gan arī ikdienas pārvadājumos, domāju, ir aktualizēta un pārunāta un tiek pilnveidota. Sanāksmē arī tika apspriesti kultūras mantojuma saglabāšanas jautājumi krīzes situācijās, kā arī virkne citu aktuālu tēmu. Pēc ilgām un saturīgām diskusijām programmā bija ieplānota neliela ekskursija pa Ventspili. Dalībnieki apmeklēja Galinciem bibliotēku un Brīvdabas muzeju. Ekskursija noslēdzās ar aktīvu atpūtu. Ar mazbērnīti dalībnieki devās uz piedzīvojumu parku. Tur ik viens varēja nobraukt pa rotaļu trasi, iegūstot adrenalīnu devu un spilgtas emocijas. Plašāku sižetu par Latvijas pašvaldību izpilddirektora asociācijas sanāksmi skatieties mūsu nākamajā raidījumā. Sirds un asinsvadu slimības ir viens no galvenajiem nāves cēloņiem pasaulē. Tūkstošiem cilvēku cieš no artēriju nosprostojumiem, varikozām vēnām un citām bīstamām slimībām. Taču mūsdienu medicīna nestāv uz vietas, un šodien mēs pastāstīsim par speciālistu, kurš glāb dzīvības – asinsvadu ķirurgu. Asinsvadu ķirurgs ir ārsts, kurš nodarbojas ar asinsvadu slimību diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi. Viņa pacienti ir cilvēki ar varikozām vēnām, trombozēm, aterosklerozi, aneirismiem un citām slimībām. Šeit ekrānā redzamajā bildītē tas viss ir redzams. To es varu nodemonstrēt. Viss, kas ir sarkanā krāsā, sākot ar sirds kreiso kambaru, tās ir cilvēku lielās maģistrālās artērijas. Krūškurvī, vēderā, iegurnī, apakšējās ekstremitātēs, augšējās ekstremitātēs un, kas ir varbūt vēl svarīgāk, kaklā. Problēmas kakla artērijās var izraisīt tādu bīstamu slimību kā insults. Asinsrites sistēmas bojājumi rodās aterosklerozes rezultātā. Tā ir visbiežāk sastopamā asinsvadu slimība, kuras rezultātā sašaurinās vai nosprostojas asinsvadi. Aterosklerotisks process nozīmē to, ka daudz gadu garumā normālā artērijā, kas ir redzama šeit, tā ir, to var salīdzināt ar rori, dārza šļūteni ar biezām sienām. Sākotnēji sienas ir glūdas, bet tad pakāpeniski kaut kas sāk augt iekšā, pakāpeniski artērijas diametru sašaurinot. Un beigās tas viss beidzas ar to, ka pa virsu sašaurinājumam var izveidoties mazs trombiņš, kurš pakāpeniski no kakla vidus, kā jau es rādīju bildēs, no kakla vidus. Ja process atrodas šeit, no kakla vidus viņš šauj mazas trombiņas uz augšu, nobloķējot smadzeņu asinsritu un novedot cilvēku pie runas kustību traucējumiem vai vēl virknei simptomu, kurus ārstē neiroloģijas nodaļā. Artērijas veids svarīgu funkciju. Tās apgādāja iekšējos orgānus un audus ar skābekli un barības vielām. Asinsvadu sašaurināšanās problēma var rasties arī vēdera dubumā. Jo asins plūsmas ātrums šeit pieaug, bet spiediens ekstremitātē dramatiski samazinās. Ja normāli cilvēkam kājā asinsspiedienam ir jābūt nedaudz augstākam par rokas asinsspiedienu, mēs mēram tādu attiecību, rokas spiediena attiecību pret kājas spiediena attiecību. Viņam jābūt augstākam par 1.
Ja? Un, ja šis cipars ir zem 1 vai sasniedz 0,5, piemēram, uz rokas asinsspiediens 130, kājā 70, tas liecina par ļoti nopietnu bojājumu kādā no tiem segmentiem, par kuru es jums tikko stāstīju. Visbiežāk pacienti vēršas 2 gadījumos. Pirmais. Tā ir lielākoties vīriešu kategorija, ļoti nopietni profesionāli smēķētāji, kuri vairs nevar paiet vai nevar uzkāpt pa trepēm. Tāpēc, ka, piemēram, noejot 50, 150 vai 200 soļus, viņiem sākas sāpes ikra muskulatūrā. Ikra muskulatūra ir apakšstila mugurējās grupas muskuļi. Iemesls tam ir, piemēram, artērijas bloks, pilnīgs slēgums vēdera lejasdaļā. Rezultātā asins plūsma pa kāju uz leju nav, un pie lielākas fiziskas slodzes nav skābekļa perfūzijas caur arteriālām asinīm, nenotiek normāla vilmaiņa un sākas skābā vilmaiņa, līdzīgi kā sportistiem, ka viņi noskatīgi garu distanci, viņiem sākās krampi muskuļos. Ja, šeit ir līdzīga situācija, tikai mazliet citāda, bet ideja ir tā pati skābekļa bats muskuļos, kas izraisa ļoti spēcīgu nogurumu un arī krampveida sāpes. Algers Brūveris īpašu uzmanību pievērš cilvēkiem, kuri cieš no mirdzaritmijas, lai viņi atpazītu simptomus, kuru gadījumā nepieciešams nekavējoties izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Mirdzaritmija jeb atrija fibrilācija, kur rezultātā sirds kreisajā priekškambarī un uz vārstulēm veidojas asins recekļi. Un tad tie savukārt var tikt ar asins plūsmu atraut un ieskalot vai ne rokas artērijā, vai kājas artērijā, vai arī galvā, kakla artērijās. Kas rezultējas ar to, kad ir ļoti pēkšņas stipras sāpes un nejūtīgums vai no augšējā ekstremitātē, tas ir rokā vai apakšējā ekstremitātē. Tās ir situācijas, kad cilvēkiem ir jāsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību un 2-3 stundu laikā jābūt. Jābūt ir lielā slimnīcā, kur var izdarīt operāciju un trombu izņemt. Jo to neizdarot, rezultāts var būt ekstremitāšu amputācija. Asinsvadu slimības var izraisīt šādi faktori – smēķēšana, aptaukošanās, cukura diabēts, paaugstināts asinsspiediens. Visbiežāk problēmas rodās cilvēkiem, kas vecāki par 50 gadiem. Tāpēc ir svarīgi regulāri pārbaudīt holesterīna līmeni asinīs un sekot līdzi asinsspiedienam. Un plus vēl viena ļoti būtiska lieta, ik viens cilvēks pēc 50 gadu vecuma būtu vai no pēc pašas iniciatīvas, vai arī ar ģimenes ārstu palīdzību jānosūta uz ultraskaņas izmeklējumu. Jā, kakla artērijām tieši tā. Lai diagnosticētu asinsvadu slimības, tiek izmantoti ultraskaņas izmeklējumi, agniogrāfija un citas mūsdienīgas metodes, kas precīzi nosaka problēmu. Šāda slimība ārstēšana tiek veikta gan medikamentozi, gan ķirurģiski. Mūsdienu tehnoloģijas ļauj veikt operācijas ar minimāliem iegriezumiem, izmantojot punkcijas, kas saīsina rehabilitācijas laiku. Pateicoties medicīnas attīstībai un asinsvadu ķirurgu profesionālitātei, tūkstošiem pacientu atkal var dzīvot bez sāpēm un ierobežojumiem. Galvenais – neignorēt pirmos simptomus un saulaicīgi meklēt medicīnisko palīdzību. Vēnspilī šonedēļ bija ieradies Čehijas Republikas vēstnieks Latvijā Mārtiņš Vīteks ar kundzi. Ierašanās mērķis bija fotoizstādes atklāšana. Čehijas Morāvija ir viens no gleznainākajiem apgabaliem Eiropā, kas iekļauts fotoizstādē apskatāmajās mākslas fotogrāfijās. Ja man jābūt godīgam, tad dažās fotogrāfijās es pat nevarētu pateikt, ka tā ir Morāvija. Vēnspils galvenās bibliotēkas izstāžu zālē bija sapulcējušies pasaules apceļotāji un visi, kam tuva fotomāksla. Pie sienām 2 fotomākslinieku darbi – Agnese Pastere un Ivars Salmans Moraviju skatījuši savām acīm. Jā, tā tur arī izskatās. Un ja mēs tagad varam kādam pateikt un parādīt, kad brauciet uz Moraviju skatīties šo skaistos skatu, tad tas ir tikai brīnišķīgi, ja mums tas ir izdevies. Moravijas lauki burtiskā nozīmē viļņojas. Krāsainās ainavas ir unikāla toņu spēle, kas mainās līdz ar gadalaikiem. Moravijas reģions ir tikpat unikāls kā Toskāna, tikai tuvāk. Ivars Salmans ir Latvijā un pasaulē pazīstams fotogrāfs, kam 2018. gadā piešķirts Latvijas radošās personības status, un kura darbi ir bijuši apskatāmi daudz personāla izstādēs un kopizstādēs arī ārpus Latvijas robežām. Fotogrāfs regulāri tiek aicināts žūrijas sastāvos dažādos konkursos. Pirmo reizi Ivars uz Morāviju devies viens, bet otro reizi jau kopā ar Vēnspils fotogrāfi Agnese Pastere. Šitās vietas izsmelt nevar, jo to arī būt citā mēnesī.
un tev būs cits sižets. Agneses Pasters darbi ir bijuši apskatījumi regulāri izstādēs Ventspilī un no jau arī visā pasaulē. Agnese ir Ventspils fotokluba Kaktus dibinātāja. Tad, kad mēs karinājām bildes, mums palīdzēja kolēģi fotografi, kas pazīst gan mani, gan Ivaru Daļradi, un nebija vēl vārdu pielikt, mēs likām minēt. Un neskatoties to, ka viņi pazīst, kā fotografē es un kā fotografē Ivars, viņi ļoti daudz kļūdījās. Plus mīnus, ja tu saproti, ko tu dari, ja tā gaisma tiek iekšā, nu, tad tas rokraksts, es domāju, ka daudziem būs vienāds. Ļoti iespējams, ka es jau daudz ko stāstu par tehniskām lietām, kā vajag labāk, kā vajag pareizāk, kā vajadzētu būt. Agnes klausās, un ļoti iespējams, ka viņi iespaidojās, un tāpēc mums sanāk. Jā. Savukārt Čehijas Republikas vēstnieks Ventspilī sola atgriezties vasarā. Mums Čehijā, piemēram, nav jūra. Jūra mums šķiet fenomenāla, kad to ieraugam. Kaut arī esmu Latvijā tikai gadu, esmu jau daudz lasījis par Ventspili. Izstāde Morāvija ir tapusi ar Ventspils brīvostas pārvaldes finansiālu atbalstu. Tas šodienā viss. Es jums atvedos, lai jums jaukas brīvdienas. Trešdien, 12. martā, 17:30 Galiņciem bibliotēkā dārzkopības entuziasti aicināti uz pasākumu Pavasaris dārzā un dārza dizaina tendences 2025. Tā būs tikšanās ar Ventspils pilsētas galveno dārznieci Zanu Makretsku un ainavu būvtehniķi Aivu Ašnevicu. Bibliotēkā varēs iegūt informāciju par pavasara dārza darbiem, pareizu augsnes sagatavošanu, laksta augu un krūmu sakopšanu, apgriešanu, vainagu veidošanu un dažādiem mēslošanas veidiem. Pievērsīsimies arī dārza krāsu gammas izvēlei un jaunākajām dārza tendencēm. Jautājums iespējams uzdot jau iepriekš. zane.makretska@ventspils.lv. Šo sestdienu, 8. martā, šeit, Ventspils zinātnes centrā Vizijum, notiks Jauno līderu akadēmija. Pasākuma mērķis ir izglītot un motivēt jauniešus kļūt par nākotnes līderiem caur reālo dzīves pieredzi. Pasākumā mēs izzināsim visu par mākslīgo intelektu un kā viņu efektīvi izmantot savā ikdienā. Azaron vadītājs dalīsies ar savu pieredzi, kā viņi uzbūvē grandiozu pasaules mēroga uzņēmumu. Uldis Algulis dalīsies ar sava ministra pieredzi un izaicinājumiem, un, protams, arī Inns Tetarovskis par kultūru un kultūras aizkulisēm. Aicinu visus uz Jauno līderu akadēmijas pasākumu šeit Ventspilī Vizijum zinātnes centrā. Reģistrēšanās un vairāk info Jauno līderu akadēmijas sociālo tīklu kontos un zzs.lv mājaslapā. Здравствуйте, в эфире Крымское телевидение, программа «Взгляд из Вентспилса. События, люди, мнения». В студии Анна Гегер. Сегодня в Вентспилсе состоялось заседание Латвийской ассоциации исполнительных директоров самоуправлений, которое собрало представителей 30 самоуправлений со всей страны. Эти встречи проводятся ежемесячно в разных городах Латвии, и уже третий раз Вентспилс принимает участников. Каждое заседание посвящено наиболее актуальной теме на данный момент. В этот раз обсуждали подготовку к предстоящему 13-му латвийскому празднику песни и танца школьной молодежи. Событию, которое в последний раз проходило целых 10 лет назад. По традиции праздник проводится раз в 5 лет, однако 5 лет назад его пришлось отменить из-за пандемии. Сейчас к этому масштабному мероприятию активно готовятся более 12 тысяч хористов, более 20 тысяч танцоров, свыше 2500 музыкантов и другие участники. Помимо организационных вопросов на заседании затронули важный вопрос организации перевозки школьников.
Сейчас во всех самоуправлениях эта тема особенно актуальна. Также и в моем самоуправлении, где работаю я. Перевозки школьников проходят в довольно большом объеме на постоянной основе. И роль самоуправлений в их организации довольно весомая. Тема безопасности и в контексте предстоящего праздника песни и танца, и в повседневной жизни актуальна, ее обсуждают и улучшают. Также на заседании обсудили вопросы сохранения культурного наследия в кризисных ситуациях, а также ряд других актуальных тем. После продолжительных и насыщенных дискуссий в программе была запланирована небольшая экскурсия по Вентспилсу. Участники посетили Галицинскую библиотеку и Приморский музей под открытым небом, погрузившись в историю и культуру региона. Завершением экскурсии стал активный отдых. На узкоколейном паровозике они отправились в парк приключений. Там каждый желающий смог прокатиться с ветерком по родельной трассе, получив заряд адреналина и ярких эмоций. Более подробный сюжет о заседании Латвийской ассоциации исполнительных директоров самоуправлений смотрите в нашем следующем выпуске. В конце прошлого года вентспилсчане обратились в самоуправление с предложением усовершенствовать инфраструктуру города, чтобы обеспечить более удобный и безопасный доступ к вентспилсскому рынку. Ситуация следующая. Жители, паркующие свои автомобили на стоянке на улице Катринас, переходят улицу и идут на рынок по тротуару. Однако тротуар не идет вплоть до рыночной площади, и приходится продолжать движение по проезжей части. Чтобы обеспечить жителям и гостям Вентспилса более удобный доступ к вентспилсскому рынку, в ближайшее время было решено построить новый отрезок пешеходного тротуара. Работы выполняет предприятие Green Amber. Завершить строительство тротуара с булыжным покрытием планируется до 14 марта. Сердечно-сосудистые заболевания – одна из главных причин смертности в мире. Тысячи людей страдают от закупорки артерий, варикозного расширения вен и других опасных заболеваний. Однако современная медицина не стоит на месте. Сегодня мы расскажем о специалисте, который ежедневно спасает жизни – сосудистом хирурге. Сосудистый хирург – это врач, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний сосудов. Его пациенты – люди с варикозным расширением вен, тромбозами, атеросклерозом, аневризмами и другими заболеваниями. На картинке, которую мы видим на экране, все, что обозначено красным цветом, включая сердечные камеры, это все магистральные артерии человека. В грудной клетке, в животе, в тазобедренной части, в нижних конечностях, в верхних конечностях и, где может быть важнее всего, в шее. Проблемы в шейных артериях могут привести к такому опасному заболеванию, как инсульт. Повреждения кровеносной системы возникают в результате атеросклероза. Это наиболее часто встречающееся заболевание сосудов, в результате которого они сужаются и закупориваются. Атеросклеротический процесс обозначает то, что в течение многих лет нормальная артерия, как мы видим здесь, ее можно сравнить со шлангом с толстыми стенками. И вначале стенки гладкие, а затем постепенно что-то начинает врастать внутрь. И диаметр артерий постепенно сужается. В итоге это может привести к тому, что в месте сужения образуется небольшой тромб. Постепенно с середины шеи, если процесс происходит вот здесь, вверх отделяются небольшие тромбы и блокируют мозговое кровообращение. Как следствие, у человека возникает нарушение речи, движений или еще целый ряд симптомов, которые лечат уже отделение неврологии. Артерии выполняют важную функцию, снабжая внутренние органы и ткани кислородом и питательными веществами. Проблемы сужения сосудов может возникнуть и в брюшной полости. Скорость потока крови здесь возрастает, а давление в конечности сильно снижается. Если в норме давление на ноге должно быть немного выше, чем давление на руке, то мы измеряем соотношение давления в руке к давлению в ноге. И это соотношение должно быть больше единицы. Если эта цифра меньше единицы и достигла уже, например, 0,5, рассмотрим давление на руке 130, а на ноге 70, то это свидетельствует об очень серьезных нарушениях в каком-то из тех сегментов, о которых я рассказываю. Visbiežāk pacienti vēršas divos gadījumos. Pirmais
Tā ir lielākoties vīriešu категория, ļoti nopietni профессионал смерть. Чаще всего пациенты обращаются в двух случаях. Первый, в основном, это мужчины, серьезные профессиональные курильщики, которые уже не могут нормально ходить, подниматься по лестнице, потому что, пройдя 50, 150, 200 шагов, у них начинают болеть икроножные мышцы, расположенные в нижней части ног. Причина тому следующая. Например, полное закрытие артерии в нижней части живота. В результате кровь не поступает вниз в ногу, и при физической нагрузке нет кислородной перфузии через артериальную кровь. Не происходит нормального обмена веществ. Это как у спортсменов, у которых после длительных дистанций начинаются судороги в ногах. Это похожая ситуация, но немного отличается. Правда, смысл тот же. Это нарушения вызывают усталость и судорогообразные боли. Алгерс Бруверис обращает особое внимание людей, страдающих мерцательной аритмией, на симптомы, при возникновении которых необходимо незамедлительно вызывать неотложную медицинскую помощь. Мерцательная аритмия или фибрилляция предсердий, в результате которой в предсердии и на сердечных клапанах образуются сердечные тромбы. Потоком крови их может смыть и вынести в артерию рук или артерии ног, а может даже и в голову попасть в шейные артерии, в результате чего человек внезапно ощущает сильную боль и теряет чувствительность либо в нижней конечности в руке, либо в нижней конечности в ноге. В такой ситуации человек должен вызвать неотложную медицинскую помощь в течение 2-3 часов, чтобы его доставили в больницу, где ему смогут сделать операцию и удалить тромб. Если этого не сделать, то в итоге могут ампутировать конечность. Заболевания кровеносных сосудов могут быть спровоцированы следующими факторами: курение, ожирение, сахарный диабет, повышенное давление. Чаще всего проблемы возникают у людей старше 50 лет, поэтому важно регулярно проверять уровень холестерина в крови и следить за давлением. И еще один важный момент. Каждому человеку после 50 лет необходимо либо по своей инициативе, либо с помощью семейного врача проходить ультразвуковое обследование, доплерографию шейных артерий. Для диагностики заболеваний сосудов применяются ультразвуковые исследования, ангиография и другие современные методы, позволяющие точно определить проблему. Лечение таких заболеваний проводится как медикаментозно, так и хирургическим путем. Современные технологии позволяют выполнять операции с минимальными разрезами, через проколы, что сокращает время реабилитации. Благодаря развитию медицины и профессионализму сосудистых хирургов, тысячи пациентов снова могут жить без боли и ограничений. Главное – не игнорировать первые симптомы и вовремя обращаться за медицинской помощью. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Галлансемская библиотека приглашает энтузиастов-садоводов 12 марта в 17:30 на мероприятие «Весна в саду и тенденции садового дизайна-2025». Главный садовник города Зана Макрецкая и ландшафтный строительный техник Айва Ашневица расскажут о весенних работах в саду, о правильной подготовке почвы, об уходе за травянистыми растениями и кустарниками, о формировании крон и различных способах удобрения. Уделят внимание и выбору цветовой гаммы сада и новейшим тенденциям. Участники мероприятия могут задать вопрос заблаговременно по адресу электронной почты zany.makretska@ventspils.lv. Šo sestdienu, 8. martā, šeit, Ventspils zinātnes centrā Vizijum, notiks Jauno līderu akadēmija. Pasākuma mērķis ir izglītot un motivēt jauniešus kļūt par nākotnes līderiem caur reālo dzīves pieredzi. Pasākumā mēs izzināsim visu par mākslīgo intelektu un kā viņu efektīvi izmantot savā ikdienā. Azaron vadītājs dalīsies ar savu pieredzi, kā viņi uzbūvēja grandiozu pasaules mēroga uzņēmumu. Uldis Algulis dalīsies ar sava ministra pieredzi un izaicinājumiem, un, protams, arī Institūta Tarovskis par kultūru un kultūras aizkulisēm. Aicinu visus uz Jauno līderu akadēmijas pasākumu šeit Ventspilī Vizijum zinātnes centrā. Reģistrēšanās un vairāk info Jauno līderu akadēmijas sociālo tīklu kontos un zzs.lv mājaslapā.
Sveicināti laiks raidījumam Skats no Ventspils notikumi cilvēku viedokļi. Studijā Anna Gegere. Šodien Ventspilī notiek Latvijas pašvaldību izpilddirektora asociācijas sanāksme, kas pulcē pārstāvjus no 30 pašvaldībām. Šādas tikšanās notiek ik mēnesi dažādās Latvijas pilsētās, un Ventspils jau 3. reizi uzņem dalībniekus. Katra sanāksme ir veltīta kādai aktuālai tēmai, un šoreiz tika apspriesta gatavošanās gaidāmajiem 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, notikumam, kas pēdējo reizi norisinājās pirms veseliem 10 gadiem. Pēc tradīcijas svētki tiek rīkoti reizi 5 gados, taču pirms 5 gadiem tie tika atcelti pandēmijas dēļ. Šobrīd šim vērienīgajam pasākumam aktīvi gatavojās vairāk nekā 12,000 koristu, vairāk nekā 20,000 dejotāju, vairāk nekā 2,500 mūziķu un citi dalībnieki. Papildus organizatoriskiem jautājumiem sanāksmē tika apspriests arī skolēnu pārvadājumu jautājums. Šobrīd, es domāju, visās pašvaldībās tēma ir aktualizēta, arī konkrēti manā, kurā es strādāju, jo skolēnu pārvadājumi arī ikdienā ir diezgan lielos apjomos, un pašvaldības loma ir būtiska šajos pārvadājumos. Tā kā drošības tēma gan attiecībā par dziesmu svētkiem, gan arī ikdienas pārvadājumos, domāju, ir aktualizēta un pārunāta un tiek pilnveidota. Sanāksmē arī tika apspriesti kultūras mantojuma saglabāšanas jautājumi krīzes situācijās, kā arī virkne citu aktuālu tēmu. Pēc ilgām un saturīgām diskusijām programmā bija ieplānota neliela ekskursija pa Ventspili. Dalībnieki apmeklēja Galīnciem bibliotēku un Brīvdabas muzeju. Ekskursija noslēdzās ar aktīvu atpūtu. Ar mazbērnīti dalībnieki devās uz piedzīvojumu parku. Tur ik viens varēja nobraukt pa rodaļu trasi, iegūstot adrenalīnu devu un spilgtas emocijas. Plašāku sižetu par Latvijas pašvaldību izpilddirektora asociācijas sanāksmi skatieties mūsu nākamajā raidījumā. Sirds un asinsvadu slimības ir viens no galvenajiem nāves cēloņiem pasaulē. Tūkstošiem cilvēku cieš no artēriju nosprostojumiem, varikozām vēnām un citām bīstamām slimībām. Taču mūsdienu medicīna nestāv uz vietas, un šodien mēs pastāstīsim par speciālistu, kurš glāb dzīvības – asinsvadu ķirurgu. Asinsvadu ķirurgs ir ārsts, kurš nodarbojas ar asinsvadu slimību diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi. Viņa pacienti ir cilvēki ar varikozām vēnām, trombozēm, aterosklerozi, aneirismiem un citām slimībām. Šeit ekrānā redzamajā bildītē tas viss ir redzams. To es varu nodemonstrēt. Viss, kas ir sarkanā krāsā, sākot ar sirds kreiso kambaru, tās ir cilvēku lielās maģistrālās artērijas. Krūškurvī, vēderā, iegurnī, apakšējās ekstremitātēs, augšējās ekstremitātēs, un kas ir varbūt vēl svarīgāk, kaklā. Problēmas kakla artērijās var izraisīt tādu bīstamu slimību kā insults. Asinsrites sistēmas bojājumi rodās aterosklerozes rezultātā. Tā ir visbiežāk sastopamā asinsvadu slimība, kuras rezultātā sašaurinās vai nosprostojas asinsvadi. Aterosklerotisks process nozīmē to, ka daudz gadu garumā normālā artērijā, kas ir redzama šeit, tā ir, tur arī salīdzināt ar rori, dārza šļūteni ar biezām sienām. Sākotnēji sienas ir glūdas, bet tad pakāpeniski kaut kas sāk augt iekšā, pakāpeniski artērijas diametru sašaurinot. Un beigās tas viss beidzas ar to, ka pa virsu sašaurinājumam var izveidoties mazs trombiņš, kurš pakāpeniski no kakla vidus, kā jau es rādīju bildēs, no kakla vidus. Ja process atrodas šeit, tad no kakla vidus viņš šauj mazas trombiņas uz augšu, nobloķējot smadzeņu asinsritu un novedot cilvēku pie runas kustību traucējumiem vai vēl virknei simptomu, kurus ārstē neiroloģijas nodaļā. Artērijas veids svarīgu funkciju. Tās apgādāja iekšējos orgānus un audus ar skābekli un barības vielām. Asinsvadu sašaurināšanās problēma var rasties arī vēdera dubumā. Jo asins plūsmas ātrums šeit pieaug, bet spiediens ekstremitātē dramatiski samazinās. Ja normāli cilvēkam kājā asinsspiedienam ir jābūt nedaudz augstākam par rokas asinsspiedienu, mēs mēram tādu attiecību, rokas spiedienu attiecību pret kājas spiedienu attiecību. Viņam jābūt augstākam par 1.
Ja? Un, ja šis cipars ir zem 1 vai sasniedz 0,5, piemēram, uz rokas asinsspiediens 130, kājā 70, tas liecina par ļoti nopietnu bojājumu kādā no tiem segmentiem, par kuru es jums tikko stāstīju. Visbiežāk pacienti vēršas 2 gadījumos. Pirmais. Tā ir lielākoties vīriešu kategorija, ļoti nopietni profesionāli smēķētāji, kuri vairs nevar paiet vai nevar uzkāpt pa trepēm. Tāpēc, ka, piemēram, noejot 50, 150 vai 200 soļus, viņiem sākas sāpes ikra muskulatūrā. Ikra muskulatūra ir apakššķilda mugurējās grupas muskuļi. Iemesls tam ir, piemēram, artērijas bloks, pilnīgs slēgums vēdera lejasdaļā. Rezultātā asins plūsma pa kāju uz leju nav, un pie lielākas fiziskas slodzes nav skābekļa perfūzijas caur arteriālām asinīm, nenotiek normāla vilmaiņa un sākas skābā vilmaiņa, līdzīgi kā sportistiem, ka viņi noskatīgi garu distanci, viņiem sākās krampi muskuļos. Ja, šeit ir līdzīga situācija, tikai mazliet citāda, bet ideja ir tā pati skābekļa bats muskuļos, kas izraisa ļoti spēcīgu nogurumu un arī krampveida sāpes. Algers Brūvers īpašu uzmanību pievērš cilvēkiem, kuri cieš no mirdzaritmijas, lai viņi atpazītu simptomus, kuru gadījumā nepieciešams nekavējoties izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Mirdzaritmija jeb ātrija fibrilācija, kuru rezultātā sirds kreisajā priekškambarī un uz vārstulēm veidojas asins recekļi. Un tad tie savukārt var tikt ar asins plūsmu atraut un ieskalot vai ne rokas artērijā, vai kājas artērijā, vai arī galvā, kakla artērijās. Kas rezultējas ar to, kad ir ļoti pēkšņas stipras sāpes un nejūtīgums vai no augšējā ekstremitātē, tas ir rokā vai apakšējā ekstremitātē. Tās ir situācijas, kad cilvēkiem ir jāsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību un 2-3 stundu laikā jābūt. Jābūt ir lielā slimnīcā, kur var izdarīt operāciju un trombu izņemt. Jo to neizdarot, rezultāts var būt ekstremitāšu amputācija. Asinsvadu slimības var izraisīt šādi faktori – smēķēšana, aptaukošanās, cukura diabēts, paaugstināts asinsspiediens. Visbiežāk problēmas rodās cilvēkiem, kas vecāki par 50 gadiem. Tāpēc ir svarīgi regulāri pārbaudīt holesterīna līmeni asinīs un sekot līdzi asinsspiedienam. Un plus vēl viena ļoti būtiska lieta, ik viens cilvēks pēc 50 gadu vecuma būtu vai no ir pēc pašas iniciatīvas, vai arī ar ģimenes ārstu palīdzību jānosūta uz ultraskaņas izmeklējumu. Jā, kakla artērijām tieši tā. Lai diagnosticētu asinsvadu slimības, tiek izmantoti ultraskaņas izmeklējumi, agniogrāfija un citas mūsdienīgas metodes, kas precīzi nosaka problēmu. Šāda slimība ārstēšana tiek veikta gan medikamentozi, gan ķirurģiski. Mūsdienu tehnoloģijas ļauj veikt operācijas ar minimāliem iegriezumiem, izmantojot punkcijas, kas saīsina rehabilitācijas laiku. Pateicoties medicīnas attīstībai un asinsvadu ķirurgu profesionalitātei, tūkstošiem pacientu atkal var dzīvot bez sāpēm un ierobežojumiem. Galvenais – neignorēt pirmos simptomus un saulaicīgi meklēt medicīnisko palīdzību. Vēnspilī šonadēļ bija ieradies Čehijas Republikas vēstnieks Latvijā Mārtiņš Vietekser kundze. Ierašanās mērķis bija fotoizstādes atklāšana. Čehijas Morāvija ir viens no gleznainākajiem apgabaliem Eiropā, kas iekļauts fotoizstādē apskatāmajās mākslas fotogrāfijās. Ja man jābūt godīgam, tad dažās fotogrāfijās es pat nevarētu pateikt, ka tā ir Morāvija. Vēnspils galvenās bibliotēkas izstāžu zālē bija sapulcējušies pasaules apceļotāji un visi, kam tuva fotomāksla. Pie sienām 2 fotomākslinieku darbi – Agnese Pastere un Ivars Salmans Morāviju skatījuši savām acīm. Jā, tā tur arī izskatās. Un ja mēs tagad varam kādam pateikt un parādīt, kad brauciet uz Morāviju skatīties šo skaisto skastu, tad tas ir tikai brīnišķīgi, ja mums tas ir izdevies. Morāvijas lauki burtiskā nozīmē viņojas. Krāsainās ainavas ir unikāla toņu spēle, kas mainās līdz ar gadalaikiem. Morāvijas reģions ir tikpat unikāls kā Toskāna, tikai tuvāk. Ivars Salmans ir Latvijā un pasaulē pazīstams fotogrāfs, kam 2018. gadā piešķirts Latvijas radošās personības status, un kura darbi ir bijuši apskatāmi daudz personāla izstādēs un kopizstādēs arī ārpus Latvijas robežām. Fotogrāfs regulāri tiek aicināts žūrijas sastāvos dažādos konkursos. Pirmo reizi Ivars uz Morāviju devies viens, bet otro reizi jau kopā ar Ventspils fotogrāfi Agnese Pastere. Šitās vietas izsmelt nevar, jo to arī būt citā mēnesī.
un tev būs cits sižets. Agneses Pasters darbi ir bijuši apskatām regulāri izstādēs Ventspilī un nu jau arī visā pasaulē. Agnese ir Ventspils fotokluba Kaktus dibinātāja. Tad, kad mēs karinājām bildes, mums palīdzēja kolēģi fotografi, kas pazīst gan mani, gan Ivaru Daļradi, un nebija vēl vārdu pielikt, mēs likām minēt. Un neskatoties to, ka viņi pazīst, kā fotografē es un kā fotografē Ivars, viņi ļoti daudz kļūdījās. Plus mīnus, ja tu saproti, ko tu dari, ja tā gaisma tiek iekšā, nu, tad tas rokraksts, es domāju, ka daudziem būs vienāds. Ļoti iespējams, ka es jau daudz ko stāstu par tehniskām lietām, kā vajag labāk, kā vajag pareizāk, kā vajadzētu būt. Agnese klausās, un ļoti iespējams, ka viņi iespaidojās, un tāpēc mums sanāk. Jā. Savukārt Čehijas Republikas vēstnieks Ventspilī sola atgriezties vasarā. Mums Čehijā, piemēram, nav jūra. Jūra mums šķiet fenomenāli, kad to ieraugam. Kaut arī esmu Latvijā tikai gadu, esmu jau daudz lasījis par Ventspili. Izstāde Morāvija ir tapusi ar Ventspils brīvostas pārvaldes finansiālu atbalstu. Tas šodienā viss. Es jums atvedos, lai jums jaukas brīvdienas. Trešdien 12. martā 17:30 Galiņciem bibliotēkā dārzkopības entuziasti aicināti uz pasākumu Pavasaris dārzā un dārza dizaina tendences 2025. Tā būs tikšanās ar Ventspils pilsētas galveno dārznieci Zanu Makrecku un ainavu būvtehniķi Aivu Ašnevicu. Bibliotēkā varēs iegūt informāciju par pavasara dārza darbiem, pareizu augsnes sagatavošanu, laksta augu un krūmu sakopšanu, apgriešanu, vainagu veidošanu un dažādiem mēslošanas veidiem. Pievērsīsimies arī dārza krāsu gammas izvēlei un jaunākajām dārza tendencēm. Jautājums iespējams uzdot jau iepriekš. zane.makrecka@ventspils.lv. Šo sestdienu, 8. martā, šeit, Ventspils zinātnes centrā Vizijum, notiks Jauno līderu akadēmija. Pasākuma mērķis ir izglītot un motivēt jauniešus kļūt par nākotnes līderiem caur reālo dzīves pieredzi. Pasākumā mēs izzināsim visu par mākslīgo intelektu un kā viņu efektīvi izmantot savā ikdienā. Azaron vadītājs dalīsies ar savu pieredzi, kā viņi uzbūvēja grandiozu pasaules mēroga uzņēmumu. Uldis Algulis dalīsies ar sava ministra pieredzi un izaicinājumiem, un, protams, arī Inns Tetarovskis par kultūru un kultūras aizkulisēm. Aicinu visus uz Jauno līderu akadēmijas pasākumu šeit Ventspilī Vizijum zinātnes centrā. Reģistrēšanās un vairāk info Jauno līderu akadēmijas sociālo tīklu kontos un zzs.lv mājaslapā.